Valdība pašlaik ir pabīdījusi tālāk Finanšu ministrijas informatīvā ziņojuma skatīšanu par nebanku kreditētāju uzraudzības maiņu, un pašlaik arī izskatās, ka tas ir kļuvis par vēl vienu iemeslu, lai savstarpēji varētu pastrīdēties valdību veidojušās partijas. Kā jūs pašlaik vērtējat situāciju, kāda ir izveidojusies? Pirmkārt, gribu uzsvērt, ka tā sākotnēji nav Latvijas bankas iniciatīva par nebanku patēriņu kreditētājiem. Šis uzdevums izvērtēt ir ekonomikas ministrijas rīcības plānā, un uzdevums ir dots Finanšu ministrijai, Latvijas bankai un ekonomikas ministrijai izvērtēt šādu iespēju. Mēs to esam izdarījuši, un, manuprāt, tas būtu labs solis. Ja? Iegums sabiedrībai no tā būtu. Un tad ir, manuprāt, nepieciešams politisks lēmums vienkārši to darīt vai nedarīt. Manuprāt, lēmums būtu labs, un es uzsvērtu 4 galvenos punktus, kādēļ. Pirmais ir caurskatām un vienota pieeja visam finanšu sektoram. Pašreizajā brīdī finanšu sektoru lielā mērā uzrauga Latvijas banka ar vairāk kā 300 uzraugāmajiem un licenzējamajiem, un PTAC ar turpat 40. Ja? Tas ir samērā neliels, protams, būtisks, bet neliels segments, līdz ar to saliekot to visu vienas institūcijas rokās, būtu skaidrs, no kā prasīt atbildību. Ja? Skaidrs, vienots pāraudzības mehānisms visam sektoram kopumā. Otra lieta, tas mazinātu arī birokrātijas slogu. Ja? Tur būtu gan mazāk nodarbināto, gan arī mazāk atbildīgo institūciju, un arī tas būtu finansiāli lētāk. Ja? Mūsu aprēķini rāda, ka sektoram ik gadu ietaupījums varētu būt apmēram 1,5 miljonu eiro, kas, manuprāt, ir ļoti būtiska nauda. Treškārt, godprātīgam uzņēmējam šajā sektorā, manuprāt, tas būtu tikai tāds atvērtāks, ambiciozāks, produktīvāks risinājums, arī ar krietni skaidrāku izaugsmes perspektīvu. Līdz ar to godprātīgam uzņēmējam šajā sektorā dienu nav ko bažīties vai baidīties par to, ka šādas lietas tika uzticētas Latvijas bankai. Un ceturtais, manuprāt, pats galvenais elements ir iedzīvotāju un patērētāju aizsardzība. Mēs redzam, ka ir jomas, kur PTAC darbība nav bijusi pietiekoši aktīva un tālredzīga. Minēšu šeit 2, tāpat krāpniecība. Mēs redzam, ka PTAC vairāk cenšas cīnīties ar sekām, taču, manuprāt, būtu jācīnas vairāk ar cēloņiem, lai šīs sekas neiestātos, lai cilvēki netiktu apkrāpti. Un otra lieta ir, mēs tomēr redzam, ka ir gadījumi, un Latvijas bankai arī mēs saņemam sūdzības par to, ka iedzīvotāji īsti nesaprot pakalpojumus. Ja, viņiem tiek pārdoti nepareizi pakalpojumi. Ja, un tas viens no pēdējā laika tādiem nepatīkamākiem gadījumiem ir jaunieši ar dažādiem garīgas veselības traucējumiem, paņem kredītus, ko viņi skaidrs nekad nevarēs atmaksāt. Ja. Līdz ar to šādas lietas vienkārši būtu jāizravē, jāiztīra no sektora un patērētāju tiesības jāizstāv labāk. Līdz ar to, manuprāt, labs lēmums, ja politiķi to pieņems, būs labi. Latvijas banka to ir spējīga izdarīt, un ja tas mums tiks uzticēts, mēs to arī darīsim. Tomēr arī nebanku kreditētājiem ir šis pārmetums, ka viņiem ir ļoti daudz neskaidrību par to, kā praktiski mainīsies uzraudzība, kā tas mainīs uzņēmumu administratīvo slogu. Vai to visu nevajadzēja jau daudz detalizētāk izrunāt agrāk? Šis ziņojums tapa jau no pagājušā gada vidus. Ja. Līdz ar to mēs vienmēr esam bijuši atvērti sarunām. Arī ar pašu sektoru mēs jau esam tikušies no pagājušā gada vidus. Arī esam centušies sadarboties ar PTACu. Labāk vēlāk nekā nekad. Ja. Tagad mēs redzam, ka sektors tiešām arī ir vairāk atvērts sarunām. Ir izveidotas 5 darba grupas. Ja. Un es domāju, ka tuvāko nedēļu laikā mēs tiešām varam tos pamatu jautājumus pārrunāt un lietas noskaidrot. Un es no sektora, no nebanku kreditētāju puses tiešām arī redzu tādu ieinteresētību šajās sarunās. Ja, noskaidrot, kas sektoram mainīsies, kas nemainīsies un kā tad mēs ejam uz priekšu. Ja. Tā kā mūsu mērķis Latvijas bankā ir tiešām jaudīgs, attīstīts finanšu sektors, kas nodrošina klientiem labus pakalpojumus. Un mūsuprāt, nebankas ir būtiska finanšu sektora sastāvdaļa. Mēs gribam, lai šis sektors aug, un līdz ar to arī mūsu ieinteresētība ir šim sektoram palīdzēt augt, ja, un būt dinamiskam, būt
vēl aktīvākam konkurentam ar bankām. Tagad tas jautājums tiešām jau ir tā ieslīdis tādos politiskos strīdos. Kas notiek, ja līdz Saeimas vēlēšanām partijas tā arī nevienojas kopīgā dziesmā un viss paliek kā līdz šim? Es domāju, ka pirmkārt paspēt var. Ja tā vēlme ir salikt var, tas process nav tik sarežģīts. Latvijas bankā ir pieredze, atceramies vairākus gadus atpakaļ, tiešām arī FKTK pievienošana Latvijas bankā bija krietni apjomīgāks projekts, un mēs redzam, ka tas vērtējums ir ļoti labs. Par to, kā tas ir izdarīts, mēs redzam gan pozitīvas atsauksmes no sektora, ir virkni lietu, kas ir vienkāršots, efektivizēts. Arī gan ministra prezidents, gan finanšu ministrs ir izteikušies, ka process ir noticis ļoti kvalitatīvi. Līdz ar to mums pieredze tam ir. Salīdzinot ar FKTK, protams, šis finanšu sektors, ko pārauga patērētāju tiesību aizsardzības centrs, ir samērā mazs, salīdzinoši neliels. Līdz ar to mēs esam gatavi to izdarīt. Ja gadījumā nepaspēja tīri praktiski pieņemt lēmumus līdz jaunās Saeimas laikam, tad visticamāk šo procesu turpinam nākamgad. Protams, galvenais, lai tas process ir kvalitatīvs. Ja? Mēs esam gatavi tiešām nodrošināt kvalitatīvu procesu, un tad politiķu rokās ir izlemt, vai mēs ejam šo birokrātijas mazināšanas ceļu, vai mēs ejam labākas patērētāju aizsardzības ceļu, vai mēs ejam sektoram labākas, manuprāt, izaugsmes ceļu, vai mēs paliekam pie esošā risinājuma. Vai ir nozars, kuras vēl vajadzētu nodot centralizētai uzraudzībai? Piemēram, tagad diskusijās daudz izskanēja ārpustiesas parāda piedziņas uzņēmumi. Jautājums ir arī vēl par kredīti informācijas birojiem. Es domāju, viss šīs lietas ir pārunājams un risināms. Ja mēs skatāmies uz finanšu sektoru kā tādu, tad finanšu sektoru uzņēmumu, izņemot šo nelielo 38 pēc skaita uzņēmumu grupu, ir ārpus Latvijas bankas licencēšanas un uzraudzības. Līdz ar to, manuprāt, mēs esam pietiekoši neliela valsts. Mēs arī neesam tik bagāti, lai mēs atļautos divas atsevišķas institūcijas, kas savstarpēji pārsedzās, un līdz ar to arī sadārdzina šo procesu pašiem uzņēmumiem. Tas, manuprāt, vienkārši ir. Mēs nevaram atļauties, tas ir pa dārgu. Bet runājot jau par citiem tirgus spēlētājiem, tās viss ir diskutējums lietas. Un šie tirgus spēlētāji ir vēl finansiāli vēl krietni mazāki nekā tāds tiešie pakļautībā esošie uzņēmumi. Ja mēs tagad pārējām pie makroekonomikas, tad kā pašlaik var vērtēt Latvijas ekonomisko attīstību? Kur mēs pašlaik atrodamies tajā lielajā makroekonomikas bildē? Protams, ir divas lietas. Viena vietējā un otra ir ārējā, un mēs skatāmies uz to ārējo, kas mūs ļoti ietekmē. Tas pagājušā gada drebulis, diemžēl, joprojām turpinās. Ģeopolitikas pārmaiņas ir paliekošas. Tirzniecības kari mūs, protams, ietekmē negatīvi. Līdz ar to tas ārējais fons ir nelabvēlīgs, bet te pašā laikā, manuprāt, mēs redzam, ka Eiropas ekonomika ir bijusi ļoti noturīga. Un Latvijas ekonomika tā skaitā. Dziļu krīzi mēs neesam redzējuši. Eiropas virzienā skatoties, mēs redzam, ka tāda lēna, bet tāda drošāka izaugsme tomēr atsākas. Un viens no iemesliem tam ir arī Vācijas ekonomikas apgriezienu uzņemšana. Mēs redzam, ka finanšu sektors redz un gaida jau to fiskālo atbalstu, valdības tēriņus vairāk. Līdz ar to tas sāk iekustināt Vācijas ekonomiku. Un, protams, ja lielākais dzinējs Eiropā sāk strādāt mazliet straujāk, tas vēl arī pārējos. Mēs redzam, ka arī Skandināvija, kas mums ir ļoti būtiski tirzniecības partneri, un pēc vairāk gadu nīkulības, tā kā arī pamazām sāk augt. Tas mums palīdz. Mēs redzam arī, ka ekonomika Latvijā sāk atgūties. Mēs redzam, ka bezdarbs joprojām zems, mēs redzam algu kāpums, es teiktu, ka ļoti strauji, vidēji. Un tā ekonomika arī kaut kur robežās starp 2 un 3% arī aug. Bet, manuprāt, tas joprojām tāds mērens temps, tas ir remdens. Ūdens tur no karstuma vēl ļoti tālu. Un ar šo 2-3% izaugsmu Latvijai no dienu nepietiek. Manuprāt, izdarot vairākas, ne īpaši sarežģītas lietas, lietas, kas jau iepriekšējos gados ir
ļoti izdiskutētas, ja, bet nav vienkārši ieviests un izdarīts. Mēs to ekonomikas izaugsmu mierīgi varam pastumt tuvāk pie 4–5%. Kādas lietas uzreiz jājautā? Domāju, tas ir viss tas iepriekš jau runātais, sākot ar būvniecības procesu vienkāršošanu, ja, kur ir ļoti skaidri zināms, kuri tad tie regulējumi ir jāmaina. Lielā mērā tas jau ir izdarīts, bet tagad jāievieš arī beidzot vai dzīvē, ja, kas varētu samazināt gan šo būvatļauju laiku, gan arī dārdzību galu galā un lietas ļaut izdarīt ātrāk un lētāk. Protams, arī tas pats jautājums par Rīgu kā reģionu centru. Ja. Šeit ir ļoti svarīgi arī to Rīgas lomu audzēt, ciešāku sadarbību starp valdību un Rīgu, vedot iekšā jaunu biznesu Latvijā. Latvijā ir viena unikāla lieta, ja, kas nav ne Lietuvā, ne Igaunijā. Tā ir tā saucamā zināšana jūdze. Ja. Mums ir diezgan liela koncentrācija Rīgā ar augstskolām, ar studentiem. Un ļaujot šim segmentam vairāk iesaistīties inovāciju plūsmā, ja, tas Latvijā, manuprāt, var iedot arī tiešām tādu jaunu uzrāvienu. Ja. Viss šīs lietas gadu gadiem zināms. Vienkārši ķeramies klāt un izdaram. Tas galvenais vārds, manuprāt, šeit ir izdarīt. Ja. Mums nav jābaidās kļūdīties. Ja. Mums ir jāmācās no kļūdām, ja, jo bez kļūdām dzīve nav iespējama. Mācāmies no kļūdām, ejam pa soļiem uz priekšu. Redzam, kas strādā, to tad turpinam darīt, kas nestrādā, to nedaram. Diemžēl tā problēma, ko mēs esam redzējuši, ir, ka cilvēki baidās eksperimentēt, jo pa kļūdām soda. Ir jāsoda par nolaidību, ir jāsoda par neizdarību, ir jāsoda par ļaunprātību, bet no kļūdām ir jāmācās. Citādi mēs uz priekšu netiksim. Eirozonas vidējā inflācija pašlaik apmēram atbilst Eiropas centrālās bankas tam mērķa rādītājiem 2%, kas liek domāt, ka ECB vairs aktīvi nemēģinās ietekmēt patēriņu cenu līmeni. Taču Latvijā inflācija joprojām ir virs tā. Vai mēs te uz vietas kaut ko varam darīt, lai mazinātu patēriņu cenu līmeni? Jā, noteikti, bet es sākšu no sākuma ar to Eiropas skatu punktu. Jā, tiešām atšķirībā, piemēram, no ASV centrālās bankas, atšķirībā no Anglijas centrālās bankas, Eiropas centrālā banka ir spējusi inflāciju atgriezt pie mērķa. Ja. Jau vairāk kā pusgadu inflācija ir pie tiem 2%, līdz ar to tur šis inflācijas stāsts šajā brīdī ir pabeigts, procentu likums ir samazināts līdz 2%, un, manuprāt, tas ir atbilstošs līmenis pašlaik, kur būtu procentu likmēm jābūt. Protams, nenoteiktība ir augsta. Protams, mēs nezinām, kas notiks ģeopolitiski, ja? Kādi šoki būs. Ja? Un tas, protams, tā liek saglabāt piesardzību un tiešām ļoti uzmanīgi no sēdes uz sēdi skatīties, kas ekonomikā notiek, vērot riskus un tad pieņemt lēmumu. Šajā brīdī pateikt, kur procentu likmēm būtu jābūt pēc pusgada vai gada, manuprāt, ir neatbilstoši, un mēs vienkārši nezinām, kas ar ekonomiku pēc gada, pusgada notiks. Ja? Līdz ar to pašlaik, manuprāt, monetārās politikas pusē mēs esam labā vietā. Ja? Situācija laba, mērķis sasniegts, un tas procentu likums atbilstoši. Līdz ar to kredītņēmējiem, manuprāt, šajā brīdī, ja kaut kas ļoti radikāli nemainās, tad tam likmēm apmēram turpat arī būtu jāsaglabājas. Ja? Runājot par Latviju, jā, Latvijā inflācija ir augstāka nekā Eirozonā vidēji, lai gan tā atšķirība arī mazinās. Mēs redzam, ka jaunākie rādījumi Eiropā ir pie 2%, 1,7%, ja būsim precīzi. Latvijā tie 2,6%. Ja? Līdz ar to tāda ļoti liela atšķirība inflācijas līmeņa ziņā nav. Ir divi galvenie elementi, kas Latvijā inflācija dzen uz augšu. Pirmais, jo īpaši pagājušā gada sākumā mēs redzējām tiešām ļoti lielu devumu no pārtikas cenu inflācijas. Tur centrālā banka tiešā veidā neko līdzēt nevar. Vienīgais, ko centrālā banka var darīt, ir strauji pacelt procentu likmes un tādā veidā iedzīt ekonomiku recesijā, cilvēku zaudēt darbu, nepatikšanas lielas. Ja. Līdz ar to tur ir labāk risinājumi. Un mēs redzam, ka ar ekonomikas ministrijas šī uzstājība, ja, stiprināt konkurenci, uzlabot cenu caurskatāmību, arī mūsu palīdzību rādot to analīzi, kas mums ir, kurā vietā tie uzlabojumi būtu nepieciešami, mēs redzam, ka pārtikas cenas, ja iepriekšējos 2 gados, ja pasaulē tās gāja uz augšu, tad Latvijā gāja uz augšu, ja pasaulē kritās, tad mums palika nemainīgas. Ja. Tā tendence ir lausta, un tā ir laba ziņa. Mēs redzam, ka arī
cenām pasaulē krītot, mums arī tomēr tas cenas tā kā sāk kristies. Ja? Un līdz ar to pārtikas cenu devums inflācijā vairs nav tik liels, bet ir otra problēma. Mēs redzam, ka Latvijā algas aug krietni straujāk, jau vairākus gadus, krietni straujāk nekā ražīgums. Protams, alga kāpums ir laba lieta, ja? Cilvēki kļūst turīgāki. Un alga kāpums jau vairākus gadus ir krietni straujāks nekā inflācija. Ja? Protams, tas ir skatoties uz vidējiem. Ja? Dažādās iedzīvotāju grupās tas bildes var būt atšķirīgs. Ja? Bet kopumā mēs redzam, ka pēdējo gadu laikā alga ir augusi vidēji pa 8, pa 10% gads pret gadu ekonomikā vidēji. Tas ir uzlabojis iedzīvotāju pirktspēju, bet tā pašā laikā ražīgums ir audzis krietni lēnāk. Un, diemžēl, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka šis algu kāpums pārveļās cenu kāpumā. Manuprāt, nebūtu jābremzē, tā galvenā izvēle būtu nevis bremzēt algu kāpumu, bet pātrināt ražīgumu kāpumu. Ja. Jo tāda plājas ilgstoši turpināties nevar. Vienkārši mūsu eksportētāji zaudēs konkurētspēju, un tad ir risks recesijai. Ja. Līdz ar to tas galvenās lietas, kas būtu jādara, ir darīt ekonomikas izaugsmi straujāk, ja, mazinot birokrātiju, uzlabot ražīgumu. Kā to var panākt, jo ražīguma uzlabošana lielā mērā ir pašu uzņēmumu atbildība, un tad ir jautājums, vai visi ir gatavi investēt, vai visi ir gatavi, automatizēt, robotizēt daudzus procesus? Daudz ir, bet tas temps joprojām ir pārāk zems. Ir tomēr viena laba lieta, ko mēs pēdējo 2 gadu laikā redzam, un tas ir kreditēšanas stāsts. Ja, iepriekšējo gadu darbs ir nesis augļus, un kreditēšana tiešām no 24. gada vidus ir tiešām tā uzņēmus ātrums. Pagājušajā gadā mēs redzam, ka mājsaimniecībām kredīta portfelis ir audzis 10%, uzņēmumiem 11%. Ja? Un tas nozīmē, ka kreditēšana vairs nav tā nīkulīgi sekojoša ekonomikai, bet pēdējo 2 gadu laikā kreditēšana tiešām to ekonomikas izaugsmi velk. Un tā labā lieta, ko mēs redzam, ka uzņēmumu kreditēšanas jomā tieši kredīti ar ilgākiem termiņiem, 5 gadu un plus, aug īpaši strauji. Ja? Un tas nozīmē, ka tas investīciju stāsts notiek. Mēs redzam arī līdzīgi, piemēram, kokapstrādē, ja, kokrūpniecībā. Iepriekšējos gados investīcija apjoms bija diezgan būtisks, ja, un tas arī pašreizējā brīdī ļauj tiem apjomiem augt. Ja. Kreditēšana ir laba lieta, bet, diemžēl, mēs sākam no diezgan zemas bāzes, līdz ar to tur vēl ir daudz darāmā. Latvijā ir daudz labu, augsti ražīgu uzņēmumu, bet tādu uzņēmumu ir pārāk maz. Un šādu uzņēmumu priekš Latvijas lielumu ir pārāk nelieli. Ja. Līdz ar to mums ir nepieciešama lielāka uzņēmuma, mums ir nepieciešama jaudīgāka uzņēmuma. Un viena no lietām, ko var darīt, un šeit, manuprāt, noteikti mēs varam paskatīties Lietuvas virzienā, ja, ir arī finansējums uzņēmumu apvienošanai, ja, kur mazākiem uzņēmumiem apvienojoties, pārpērkot vienam otru, ja, uzlabojot efektivitāti, uzņēmumi var kļūt lielāki. Šāds finansējums, mēs dzirdam no uzņēmējiem, nav pietiekams. Ja, līdz ar to, ja, piemēram, Altuma var iestartēt un palīdzēt ar šādu veidu finansējumu, tas arī varētu palīdzēt uzņēmumiem investēt vairāk, robotizēt vairāk, digitalizēt vairāk, jo pasaule skrien uz priekšu. Ja mēs neskriesim, tad mēs zaudēsim. Par to pašu kreditēšanu Latvijā tiešām ļoti daudz ir maza izmēra uzņēmumu, un tas, kas ir dzirdams no uzņēmējiem, ir tas, ka, protams, lielajiem veiksmīgajiem uzņēmumiem bankas gandrīz vai kaujās par iespēju viņus kreditēt, no tiem mazajiem tur tā situācija nemaz tik spoža nav. Vai tas tomēr nenozīmē, ka mēs kopumā varam atpalikt, jo tieši tiem mazajiem ir vajadzīgs tas straujākais izaugsmas, lai viņi var apvienoties, vairāk ražot, vairāk pārdot? Mums vajag arī ambīciju. Ja, tiem uzņēmumiem būtu jābūt ambīcijai ne tikai būt lielākajam ciemā vai pilsētā vai Latvijā, bet lielākam Eiropā. Līdz ar to tas ambīcijas paceļot arī tā vilkme kļūs lielāka. Un Lietuvā mēs to redzam. Ja, viņi daudzos gadījumos ir krietni bezbailīgāk un ambiciozāk. Mūsu uzņēmumu bilants ir ļoti stiprs. Ja. Līdz ar to tas sākuma punkts ir labs, izmantojam iespēju. Bet es negribētu teikt, ka šeit ir lielie uzņēmumi pret mazajiem uzņēmumiem. Jā, mēs redzam, ka bankas ir kļuvušas aktīvākas arī mazo un vidēju uzņēmumu segmentā, bet tā pašā laikā arī Latvijas
lielie uzņēmumi tomēr ir relatīvi mazi uzņēmumi, ja mēs skatāmies Eiropas līmenī. Ja. Tā kā tādu īsti lielu uzņēmumu Latvijā ir ļoti, ļoti maz. Ja. Mūsu lielie uzņēmumi parasti ir tāda vidēja mēroga uzņēmuma Eiropā. Ja. Līdz ar to tas mērogs ir pavisam cits. Un runājot par Eiropu kā tādu, Eiropas problēmu, un šeit Latvijai tas noteikti arī ir svarīgi. Eiropas izaugsme kavē mūsu sadrumstalotību. Mēs redzam, ka ASV tarifu ieviešana Eiropas ekonomikai, protams, nāk ar mīnuszīmi, ja, jo mēs esam uz eksportu vērsti. Tā pašā laikā apskatoties uz tiem tarifiem, kas ir Eiropas iekšienē, ja, Eiropas un mūsu pašu izveidot, ja, nacionālo valstu robežu nodalītas. Ja, mēs skatāmies uz precēm, tad tas tarifs pēc Startautiskā valūtas fonda, arī ECB, Eiropas centrālās bankas vērtējumi ir tuvu pie 40%. Ja. Skatoties uz pakalpojumiem, tas sadrumstalotība ir vēl lielāk. Tas vidējais tarifs tirzniecības pusē ir pār pa 100%. Mums pašiem mēs esam izveidojuši 40% precēm, vairāk kā 100% pakalpojumiem, un mēs pēkšņi tagad sākam klaigāt par to, ka ASV mums ievieš 15%. Ja. Paskatāmies paši uz sevi. Ja. Mēs esam ieviesuši tarifus paši sev, ja, esam sadrumstaloti, un tā, manuprāt, turpināt mēs nevaram, jo šāda sadrumstalotība apdraud Eiropas izaugsmi, apdraud mūsu drošību, apdraud mūsu labklājību, un līdz ar to arī mūsu uzņēmumiem skatoties uz savu ambīciju, arī Latvijas valdībai skatoties uz ambīciju. Ciešāka integrācija Eiropā ekonomiski ir, manuprāt, vienīgais veids, kā mēs varam nodrošināt, ka Eiropa spēs sev aizstāvēt, ka Eiropa spēs par sevi parūpēties un tiešām būt par īstu lielvaru, ja, paralēlu un blakus Ķīnai un ASV, kas var noteikt savu nākotni. Nevis skatīties, kurā brīdī tad iespers un kā to vietu labāk aizsargāt. Šajā ģeopolitikā mums spers visu laiku. Ja. Līdz ar to vienīgais veids, kā mums izdzīvot, ir būt spēcīgiem. Un spēcīgi var būt tikai tad, ja ekonomika ir spēcīga. Graujam nost uz savstarpējās barjeras, tirgojamies savstarpēji, mērogojamies, ja, un tad mēs būsim spēcīgi. Nogaidīt šo problēmu nevar, arī Latvijas uzņēmējiem. Ja mēs augsim lēni, ja mēs būsim mierā ar ekonomikas izaugsmi 2-3%, tad mēs savas problēmas neatrisināsim. Mums jau krietni straujāk. Tas ļoti sasaucās arī ar pirms pāris gadiem bijušā Eiropas centrālās bankas prezidenta Mario Draghi ziņojumu Eiropas komisijai. Toreiz daudz ekonomisti aplaudēja, teica, tieši tā arī vajag darīt, tirgus vajag apvienot, daudz citas lietas īstenot. Tas laiks ir pagājis, nekas daudz no tā uz priekšu tā strauji nav virzījies. Ir skaidrs, ko Eiropa tomēr dara un kas ir palicis tādā vajadzētu līmenī. Ja mēs skatāmies uz to vērtējumu, cik ir izdarīts, ja, tad vērtējums pagājušā gada vidū bija, ka no Draghi plāna ir izdarīti aptuveni 11%, ja, kas ir gaužām maz un nepietiekoši. Nezinu, kāpēc Eiropā ir tā vēlme no sākuma eksāmenā izkrist un pēc tam saprast, ka ir eksāmenam jāgatavojas. Ja. Es ļoti ceru, ka šoreiz mēs sagatavosimies eksāmenam, lai nav jāizkrīt. Un tas man arī viešu zinām optimismu. Ja. Eiropa tiešām daudzās jomās ir spēlusi milzīgus soļus uz priekšu. Ja. Mēs redzam to pašu drošības sektoru. Ja. Investīcija apjoms drošībā visā Eiropā ir būtiski audzis. Mēs redzam, ka Vācija, lielākā ekonomika, gada laikā, ja, ir tiešām būtiski mainījusi to savu skatu uz ekonomikas izaugsmu un ir sākusi iet lielāka investīciju apjomu virzienā, arī iedarbinot budžeta sviras. Ja. Viņi to pašlaik var atļauties. Ja. Parāda apjoms ir samērā pieņemams. Ja. Tas nav pārlieku liels. Tas viņiem arī dod iespēju augt spēcīgāk. Bet tas temps ir pa lēnu. Ja. Un man to optimismu dod tas, ka mēs zinām, kas ir jādara.
Ja mēs nezinātu, kas ir jādara, nu, tad būtu krietni drūmāk. Mēs zinām, kas ir jādara, ja, bet vienkārši tas temps pašlaik vēl ir par lēnu. Atsaucoties uz Draghi, es noteikti gribētu uzsvērt vēl vienu lietu, ne tikai pāris gadus apkaļ to Draghi ziņojumu un Letas ziņojumu, kas vairāk mazāk runā par to pašu, ka Eiropai ir ekonomiski jānoņem tas savstarpējās barjeras, lai varētu augt. Jo nauda mums ir. Ja, vienkārši tā nauda nestrādā mūsu labā. Tad pašlaik Draghi, protams, un es šeit viņam ļoti piekritu, runā arī par tā saucamo pragmatisko federālismu. Ja. Tas nav tā, ka mums visiem jāizveido politiska federācija. Ja. Tam Eiropa pašreizajā brīdī nav gatava. Ja. Mēs tomēr esam nacionālas valstis. Bet ekonomiski gan mēs varam krietni ciešāk integrēties. Un mēs redzam arī tur labus stāstus. Paskatāmies kaut vai uz to pašu Eiropas centrālo banku, paskatāmies to pašu eiro. Eiro ir veiksmes stāsts. Eiro ļauj mums būt spēcīgākiem. Līdzīgu stāstu mēs varam atkārtot arī Eiropā, ieviešot vienotu kapitāla tirgu, ieviešot vienotu banku savienību, kas ļautu tiešām naudai, kas Eiropā joprojām ir, palikt šeit, kas ļautu citu valstu naudai ieplūst Eiropā un audzēt mūsu ekonomiku. Mēs redzējām pagājušā gada vasaras sākumā, pēc Trumpa tarifiem, ka finanšu tirgi ļoti, ja tā var teikt, noraustījās. Tas ASV risks bija nesaprotams. Mēs redzējām arī, ka eiro ļoti strauji stiprinājās. Un mēs redzējām, ka ne tikai Eiropas nauda tā kā mēģina, kur palikt tomēr Eiropā, nevis aizlidot uz ASV finanšu tirgiem, bet arī citu valstu naudu, diversificējot riskus, cer atrast un cenšas atrast ceļus Eiropas finanšu tirgos. Eiropas finanšu tirgi nebija spējīgi tos absorbēt, jo vienkārši tie tirgi pārāk sekli, tie tirgi pārāk sadrumstalot. Mums katram savs mazdārziņš, nevis liela rūpnīca. Tā ir Eiropas iespēja. Tā ir Eiropas iespēja, kas mums ir jāizmanto, un kas mums var dot ieguvumu ļoti ātri. Bet tas nozīmē, ka valstīm no savas perspektīvas tomēr ir virkne lietu, kas mums ir jādod visai Eiropai. Ja. Tāpat kā monetārā politika. Mums nav katrā valstī sava monetārā politika, mums Eirozonā ir visiem viena. Ja. Bet mums tomēr tas ieguvums ir krietni lielāks, arī no Latvijas perspektīvas skatoties. Būt Eirozonā mums ir ļoti izdevīgi. Ja. Tieši tāpat mums būtu ļoti izdevīgi Eiropā būt krietni spēcīgāk finanšu tirgi ar mazākām barjerām starp Eirozonas valstīm. Jūs redzat, ka Latvija tam ir gatava, jo mēs jau varam atcerēties kaut vai to, cik gadus joprojām tiek muļāts pa valdību finanšu ministrijas ziņojums par to, ka valsts uzņēmumu akcijas daļai vajadzētu kotēt biržā, lai atdzīvinātu šo tirgu. Pēdējo mēnešu laikā mēs redzam arī, ka kaut kādi soļi tiek spērti tajā virzienā, diskusijas ir, un es ļoti ceru, ka nākamā Saeima tad to tiešām praktiski ieviesīs dzīvē. Iegūms no tā būtu, gan kvalitatīvāka pārvaldība, gan galu galā Latvijas iedzīvotājiem būs iespēja arī ieguldīt Latvijā. Pašreizajā brīdī tādas finanšu investīcijas Latvijā ir ļoti sarežģītas un grūtas. Ja. Līdz ar to tas iegūms būtu, un arī tas ļautu finansēt daļu no valdības tekošiem izdevumiem, neaizņemoties. Un šeit nav runa par to, ka šie uzņēmumi būtu, pilnībā jādod privātiem sektoram. Šeit ir runa par to, ka kaut ko nelielu daļu, mazākumu tiesības. Līdz ar to valsts dienu nepazaudē savu ietekmi. Tādā standarta situācijā tas viss, manuprāt, ir ekonomistiem ļoti skaidrs, iegums viennozīmīgs. Politiski, protams, sarežģīti, kā mēs redzam, bet es ļoti ceru, ka nākamajai Saeimai šis jautājums joprojām būs aktuāls un mēs to izmantosim. Jo pašreizajā brīdī mēs redzam to pašu otro pensiju līmeni. Turpat jau 10 miljardi eiro. Mēs redzam iedzīvotāju depozītus un uzņēmumu depozītus. Arī pie 20 miljardiem eiro. Kopumā šīs lietas saskaitot pie 30 miljardiem eiro. Latvijā mēs spējam atstāt samērā nelielu daļu, jo vienkārši finanšu tirgi nav attīstīti. Vienkārši vajag. Jo ātrāk mēs to izdarīsim,
jo labāk. Un šeit es dienu mudinātu skatīties ne tikai Latvijas mērogā. Latvijas mērogā tas ir viens no elementiem, bet nepazaudētu Eiropas skatu. Jo Latvijai ir izdevīga, spēcīga Eiropa. Latvija būs droša, Latvija būs ekonomiski spēcīga un politiski noturīga, tad, ja Eiropa būs spēcīga. Līdz ar to arī Latvijai pieņemot lēmumus par Eiropu, tas ir jāaptur prātā. Un šeit tiešām ir ļoti svarīgi, ka Latvija ir tāda paša valsts, tāda pati valsts, kā jebkurai citai Eirozonas dalību valstī. Un mūsu interesēs ir spēcīga Eiropas ekonomika. Tas mums palīdz gan kā eksportētājiem, gan kā valstī, kas dzīvo pie Krievijas robežas. Diemžēl mēs tagad jau sagaidām atkal gada dienu, kad notiek karš Ukrainā. Kā tā ģeopolitiskā situācija pašlaik ir ietekmējusi Latviju? Vai, teiksim, mēs esam iemācījušies kaut kā sadzīvot ar šo lielo nenoteiktību, kas ir sākusies pēc tam? Jā, es domāju, ne tikai Latvija, bet visa Eiropa, tomēr ekonomika ir ļoti noturīga. Es teiktu, negaidīt noturīga. Bezdarbs joprojām zems. Ja. Mēs redzam ekonomikas izaugsmu plusos, kļūst arī mazliet spēcīgāk. Inflācijas problēma ir pārvarēta. Ja. Bet sāk parādīties viss tas iepriekšējās lietas. Un runāju par to pašu Krieviju. Viens no Latvijas ekonomikas iepriekšējo gadu vājuma punktiem bija tas, ka mēs pārāk ilgi kavējāmies Krievijas ietekmes zonā. Ja. Gan ar finanšu tirgiem, ja, naudas atmazgāšanas riski, gan ar tranzītu, ja, un tā tālāk. Un nemeklējam laimi Krievijā. Ja. Mūsu strateģiskie sadarbības partneri ir Eiropa. Līdz ar to sadarbojamies ar saviem draugiem. Ja, nevis ar valsti, kas saka, ka viņi grib Latviju iznīcināt. Līdz ar to tās tirdzniecības plūsmas, kas joprojām mums uz Krieviju ir, manuprāt, ir jābeidz. Ja, iegūmus tur nav, tas ir ļoti augsts riska pasākums, un uzņēmēji labāk meklējiet savas iespējas kaut kur citur. Tā ir viena no lietām, ko Eiropa līdz galam joprojām nav atrisinājusi. Jā, ja iestāsies miers, ja tā sadarbība sāks atjaunoties, tad atkal skatīsies un sāks no jauna. Bet šajā brīdī atbalstīt Ukrainu un tā pašā laikā pārdot Krievijai preces, kas viņiem ir vajadzīgas, lai arī Ukrainā turpinātu karot, manuprāt, ir nepieņemami. Jā, tas nav ētiski un tas ir šizofrēniski. Latvijā savukārt šā gada aktualitāte noteikti būs Saeimas vēlēšanas, un jūs iepriekš intervijā Latvijas Rādio runājot par politiķu un centrālo banku mijiedarbību teicāt, ka risks ir tajā, ka jo tuvāk vēlēšanas, jo politiķiem ir lielāka vēlme pieņemt īstermiņā populārus lēmumus, kas var nebūt īpaši labvēlīgi valsts attīstībai ilgtermiņā. Jūs redzat iezīmes tam, ka Latvijā var pieņemt šādus lēmumus šajā posmā, kas ir palicis līdz Saeimas vēlēšanām? Man lielākās bāžas rada pašreizajā brīdī tiešām otrais pensiju līmenis. Ja. To gan nedrīkst izpļakarāt, to nedrīkst nodzīvot, ja, jo tas sāpīgākās sekas būs tieši tiem mazāk turīgajiem. Ja. Un mēs redzam, ka pieredze Igaunijā bija ļoti skaudra. Ja. Un tā ir lieta, par ko Igauni vienmēr, kad tiekās ar viņiem, saka, šito gan nedariet. Ja. Tagad Lietuva ir pamēģinājusi, kas no tā iznāks. Ja, vai tiešām uzkāpot uz grābekli, tas belziens papīra ir patīkams vai nepatīkams. Ja, visticamāk, rezultātu mēs zinām. Ja. Līdz ar to tādas populismu lietas man rada bažas. Tagad arī, protams, augsta ziema skaidrs, ja, un ir vēlme būt populāriem un atbalstīt. Ja, iedzīvotājs, jautājums arī pēc kādiem principiem, cik plaši atbalstam vienmēr ir jābūt tiešām mērķētam. Ja, tam ir jābūt tikai tiem, kam tas ir nepieciešams. Helikopters naudas laiks nav šajā brīdī nepieciešams, ja, jo ekonomika aug, ja, bezdarbs ir zems. Tad palīdzam labāk iedzīvotājiem uzlabot prasmes, lai viņi var atrast labāk apmaksātu darbu. Ja, nevis iztērējam valsts naudu tādās ikdienišķās lietās. Palīdzam tikai tiem, kam vajag. Bet runājot par manu interviju toreiz, tā viena no lietām, protams, kas to darīja ļoti aktuāli, bija tas, kas notiek ASV. Ja. Un mēs noteikti zinām, ka neatkarīga centrālā banka ir iedzīvotājiem
ļoti noderīga centrālā banka. Ja centrālā banka pieņem lēmumus, operacionālos lēmumus neatkarīgi, tad vēsturiski mēs redzam, ka inflācija ir zemāka. Un zema inflācija ir stabilitāte, tā nodrošina ekonomikas izaugsmu. Ja savukārt centrālā banka ir politiski angažēta, tad mēs esam redzējuši, ka inflācija ir straujāka un vairāk no tās tieši iedzīvotāji ar zemākiem ienākumiem, kas paši sevi īsti aizsargāt nevar. Līdz ar to centrālai bankai ir jābūt neatkarīgai, lai to darītu kvalitatīvu darbu. Ja. Bet, protams, centrālai bankai ir jābūt arī daļai no sabiedrības, daļai no valsts pārvaldes, un centrālā bankai ir jāatskaitās par savu darbu. Angliski tas skan labāk accountability. Ja? Un šeit es gribētu teikt, ka mums ir ļoti laba sadarbība ar Saeimas budžeta komisiju, kas ir Latvijas bankas tiešais pāraugs, un līdz ar Čakšas kundzes kļūšanu par komisijas vadītāju, tā sadarbība, manuprāt, ir ļoti veiksmīga un tāda tālredzīga. Ja? Un tas ir sadarbības stāsts, ja, kur mēs nākam un izstāstam to savu redzējumu un lūdzam Saeimas atbalstu, ja ir nepieciešams kādas pārmaiņas, piemēram, tāpat pārkreditēšanās hipotekāriem kredītiem, kas, manuprāt, ir ļoti liels veiksmes stāsts, un šeit liels paldies gan Saeimai par atbalstu, gan arī ministriem par to, ka šo procesu ļoti veiksmīgi un ātri salikt kopā. Līdz ar to sadarbība ar Saeimu ir mums ļoti svarīga. Ja. Un tas sadarbības elements, manuprāt, nāk par labu ar iedzīvotājiem. Un šajā brīdī es nevaru kaut kādā veidā izcelt kādus riskus centrālās bankas neatkarībai. Paturpinot par to otro pensiju līmeni, īstermiņā tas noteikti savukārt dod vismaz valsts budžetam uzrāvienu, jo cilvēki, kas izņem naudu, samaksā iedzīvotāju nodokli, tad pērk preces, maksā PVN, un Lietuvā mēs visdrīzāk šogad to redzēsim. Vai tas nevarētu tikt izmantots kā tāds arguments tagad Latvijā? Pa ceļam vēl arī visticamāk daļa no naudas izkrāpja. Ja? Kā mēs redzam, ja, tur krāpnieki ir aktīvi un tā ir milzīga problēma, ar kuru mēs arī ikdienā strādājam, un tie apjomi, kas netiek izkrāpti, ja, tiek noķerti, ja, ir augoši, bet, diemžēl, blēži kļūst arvien gudrāk un rafinētāk. Līdz ar to iedzīvotājs nosargāt ir arvien grūtāk, un tāpēc, manuprāt, ir jāpievērš uzmanību tiem cēloņiem, ja, nevis sekām. Ja jau mēs tiekam līdz sekām, tad jau ir pa vēlu, ja, tad jau tā nauda ir pazaudēta. Bet atgriežoties, es gribētu atgriezties atkal atpakaļ pie tā populisma stāsta. Jā, vēlēšanas nāk, un vēlēšanas ir daļa no demokrātijas. Bet, manuprāt, vēlēšanu gads nenozīmē, ka tajā gadā tad var neko nedarīt. Ja. Vēlēšanu gads ir tāds pats gads, kā jebkurš cits, un uzņēmēji tajā laikā investē, iedzīvotāji tajā laikā tērē. Ja. Un arī investē. Ja. Līdz ar to vienkārši tā nobumbulēt gadu ir šausmīgi dārga izvēle. Ja, līdz ar to mans mudinājums ir ar politikas veidotājiem tiešām arī lietas stumt uz priekšu un gadu laikā turpināt darīt. Ja. Otra lieta savukārt, protams, viņš kļūst populistiskāks tas stāsts, viņš kļūst ar īstermiņu, viņš kļūst ar tādiem īstermiņu solījumiem. Un šeit arī Latvijas bankas loma ir skatīties ilgtermiņā, vērtēt, vai tie šodienas uzdevumi un lēmumi, kas tiek pieņemti, derēs arī rīt un parīt. Un šeit es gribētu redzēt vairāk diskusiju par divām lietām, par to, kas iepriekšējos gados tad ir izdarīts, lai pateikt, mēs solījām to un mēs izdarījām šito, ja? Un runāt vairāk par nākotnes darbiem, ja? Lai vēlētājs tad zina, ko pēc tam prasīt no politiķa. Nevis īstermiņā mētāties ar naudu, kas pēc tam nākotnē radīs tikai problēmas. Šajā brīdī, uzkurinot ekonomiku, ko mēs izdarīsim, mēs vienkārši uzdzīsim augšā inflāciju. Ja? Un atkal, īstermiņā būs tā kā silti, ja? Un pēc tam atkal augsti. Kādēļ nodedzināt šķūnīti, ja to šķūnīti vajadzēs arī rīt. Ja? Līdz ar to skatāmies
ar prātu. Ja. Nevajag visu naudu notērēt šodien. Mēs redzam gan no Igaunijas piemēra, gan arī no citu valstu piemēra, ka lielā mērā tas aiziet īstermiņa patēriņā, nevis iedzīvotāju ilgtermiņa dzīves kvalitātes celšanā. Jo pensiju sistēma ir pensiju sistēma. Tā ir vajadzīga tad, kad iedzīvotājs jau ir vecs un viņam strādāt ir grūtāk. Līdz ar to strādājošu sistēmu nojaukt nedrīkst. Mans mudinājums ir uzlabot šo sistēmu. Un iepriekšējos gados ir diezgan daudz, kas darīts. Ja? Piemēram, pagājušā gadā tika samazināts komisijas pārvaldītājiem, kas atkal iedod iedzīvotājiem lielāku ieguvumu no otrā pensiju līmeņa. Beidzot, lielākā daļa iedzīvotāji izvēlās pareizos pensiju fondus, ja viņi ir jaunāki, viņi var būt agresīvāki. Ja? Šādas lietas. Ja? Bet nevis pateikt, paņemiet, iztērējiet, un rīt tad mēs nezinām, ko mēs darīsim. Tas būtu ļoti bīstami. Gads ir vēl sākumā, varbūt tad variet arī izstāstīt, kādas ir tās prioritātes, kam Latvijas Banka šogad plāno pievērsties. Pirmā prioritāte un galvenā ir finanšu pakalpojumu pieejamība. Tas, ko mēs iepriekšējos gados ļoti apzināti esam uzturējuši, pie kā esam strādājuši, kur mēs redzam, ka virknē jomu tas sāk nest ļoti labus augļus, jau tāpat pieminētā kreditēšana aug tiešām ļoti strauji, kas ir ļoti labi, tas palīdz ekonomikai augt. Mēs redzam arī hipotekāro kredītu pārkreditēšanu, kas arī ir ļāvusi ietaupīt iedzīvotājiem. Pašreizajā brīdī mēs redzam, ka pa 11,000 mājsaimniecību ir noslēguši jau esošu hipotekāros kredītus uz labākiem nosacījumiem. Tā kredīta dzīves laikā iegūstot pie 50 miljoniem eiro, ja? Kas ir milzīga nauda. Ja? Mēs redzam, ka banka pievienotās likmes jauniem kredītiem ir būtiski mazinājušās. Ja? Un mēs redzam, ka tādā standarta mājoklī 1% punktu samazinājums banka pievienotajās likmēs iedod aptuveni kaut kādus 16 kvadrātmetrus. Ja? Dzīvoklim klāt, vēl viena istaba. Ja? Jaunajos projektos arī kaut kāds 6-7 kvadrātmetri. Tā kā tiešām ļoti taustām ieguvumi. Līdz ar to finanšu pakalpojumu pieejamība, gan attieksme pret klientu, gan pakalpojumu cena, gan arī pakalpojumu piemērotība dažādām klientu grupām būs tā lieta, ko mēs noteikti šogad turpināsim. Ja, ar bankām diskutēt un censties rast šos uzlabojumus. Viena no lietām, pie kā mēs pašlaik strādājam, ir līdzīgs risinājums uzņēmumu pārkreditēšanai. Ja, tur bankas ar uzņēmumiem savstarpēji diskutē, kāds tad būs tas risinājums. Un es ļoti ceru, ka bankas ar uzņēmumiem tad arī spēs par to novienoties, ja, jo ieviest jaunu regulējumu, tas ir tāds galējs risinājums. Ja. Es ceru, ka tirgus pats to var sakārtot. Līdz ar to finanšu pakalpojumu pieejamība, ja, gan dažādu pakalpojumu griezumā, gan dažādu tirgus dalībnieku griezumā, ja, teiksim, tie paši krājasdevu sabiedrību, juridisko pakalpojumu kreditētāju un tā tālāk. Nākošā lieta ir drošība. Ja. Ģeopolitiska situācija ir tāda, kāda ir. Ja. Līdz ar to finanšu sektora drošība ir ļoti, ļoti svarīga. Un tur iepriekšējos gados mēs esam ļoti daudz ko darījuši. Mēs esam reģionu līderi. Mūsu kopē, arī Zviedri pēc būtības sāk ieviest ļoti līdzīgas risinājumus kā mēs, un mēs to arī turpināsim. Ja. Vēl viena no lietām attiecībā uz drošību, manuprāt, viennozīmīgi ir digitālais eiro. Ja. Tāds iedzīvotājiem pieejams digitālais eiro visticamāk būs tikai 29. vai 30. gadā, bet jau šī gada otrajā pusē mēs redzēsim tā saucamo wholesale digitālo eiro, kas būs uzņēmumu pusē, finanšu sektoru pusē, kas ļaus jau uz šīs bāzes veidot dažādus gudros kontraktus, ja, ko finanšu sektors varēs piedāvāt saviem klientiem. Drošība ļoti, ļoti svarīga lieta. Un, protams, mēs esam gatavi arī pārņemt ptaca funkcijas, ja politiskais lēmums būs. Mums pašiem iekšēji, protams, mēs ļoti uzmanīgi strādājam ar tehnoloģijām, ja, izmantojam tas iespējas, kas pašreizajā brīdī ir, sakārtojam datus gan mums, gan finanšu sektoram, ceram palīdzēt ar valstī kopumā.
pašreizējā brīdī, vienu piemēru iedodot, mākslīgā intelekta dažādi instrumenti mums jau ir vairāk kā 90, ja, kur kolēģi ikdienā šos rīkus izmanto, kas palīdz mums krietni efektīvāk darīt savu darbu, ja, ar mazāku resursu padarīt vairāk. Līdz ar to šīs arī būtu tas 3 galvenās lietas. Pirmais – finanšu pakalpojumu pieejamība, ja. Tas ir attieksme pret klientu, tā ir cena, tie ir dažādi pakalpojumi, gan Rīgā, gan, protams, arī reģionos. Otra lieta ir drošība finanšu sektorā. Un trešā lieta – mēs gribam būt tehnoloģiski ļoti attīstīti. Un līdz ar to tas ir gan mūsu paši iekšējie procesi, gan arī šie procesi, kas palīdzētu sektoram. Ja. Arī fintech attīstība, kas ļautu Latvijai izveidot finanšu sektoru, kas ir uz eksportu vērsts. Kādas ir prognozes par kreditēšanas attīstību turpmāk? Pēdējie 2 gadi bijuši tiešām ļoti labi. Es ļoti ceru, ka tā tendence turpināsies, un pašreizajā brīdī mēs redzam, ka tā arī ir. Mēs redzam, ka uzņēmuma kreditēšana joprojām ir ļoti jaudīga. Mēs redzam, ka banku apetīte ir kļuvusi lielāka. Mēs redzam, ka tāpat hipotekārā kreditēšana reģionos sāk augt straujāk nekā Rīgā. Ja? Līdz ar to tas vilnis kļūst plašāks. Un manas mudinājums ir uzņēmumiem izmantot šīs iespējas. Protams, riski vienmēr ir pareizi jāceno. Kaut kādas vieglās naudas laikus dienu negaidiet. Ja? Burbuli mēs negribam. Mēs atceramies 8. gada problēmas. Ja? Bet šajā brīdī mēs redzam, ka kreditēšanai joprojām ir ļoti apjomīgs potenciāls. Un mans mudinājums ir bankām cenot risku adekvāti, ja? Un uzņēmumiem savukārt būt krietni ambiciozākiem nekā līdz šim. Kā ir ar kreditēšanu reģionos, jo pagājušā gadā Latvijas Banka tam pievērsās diezgan pamatīgi, kritizēja Komercbankas, tad jūs tagad redziet, kā notiek izmaiņas pareizajā virzienā? Es uzsveru 2 lietas. Tā viena lieta ir tieši kreditēšana reģionos, un jā, mēs redzam, ka tur virzība pareizajā virzienā notiek. Ja? Kā es minēju, tad mājokļu kreditēšanas tempi ir pat mazliet straujāk reģionos nekā Rīgā, lai gan no ļoti zemes bāzes. Līdz ar to Rīgā joprojām ir tuvu pie 80% no visiem hipotekāriem kredītiem. Ja? Līdz ar to tur vēl ir diezgan būtisks ceļš ejams. Bet tas lūzums ir noticis, ja? Un šeit arī, manuprāt, ir jāuzsver, ka Altum arī ir kļuvis aktīvāks, un man ļoti tas tādā īstermiņā patīk, jo tas parāda, ka iespējas tur ir. Arī braukājot pa reģioniem, un tagad nesenā vizītē Valmierā es redzu, ka arī mājokļu būvniecība reģionos sāk kļūt aktīvāk. Arī bez pašvaldību iesaistes, arī bez Altuma iesaistes. Ja? Tā kā uzņēmēji redz, ka tur ir nepieciešamības un iespējas. Līdz ar to tas segments aug. Otra lieta, papildus kreditēšanai, ko es arī vēl uzsvērtu, ir banku klātbūtne reģionos. Ja? Tas ir arī pagājušajā gadā liels darbs izdarīts. Bankas būs iedzīvotājiem krietni tuvāk. Ja? Gan kā fiziskas filiāles, gan arī kā tādas alternatīvas kontaktu vietas, ja, kur pēc iedzīvotāju pieprasījuma bankas ieradīsies un tad šos pakalpojumus sniegs. Šeit gan nevajag gaidīt, ka mēs atgriezīsimies kaut kur 90. gadu pasaulē, kad būs visur fizisks banku filiāls. Tā nav. Digitalizācija iet uz priekšu, līdz ar to izmantojam arī digitalizācijas iespējas. Bet ir iedzīvotāju grupas, un jo īpaši vecā gadagājuma cilvēki vai arī mazie uzņēmumi, kuriem ar to piekļuvu banku pakalpojumiem ir bijis grūtāk iepriekšējos gados, un tagad bankas nāk pie saviem klientiem tuvāk. Es šeit noteikti uzsvērtu gan pašvaldību, gan uzņēmumu, gan iedzīvotāju lomu šeit. Izmantojiet šo iespēju. Ja jūs neizmantosiet banku pakalpojumus, tad pēc pāris gadiem visticamāk mēs redzēsim, ka pieprasījums nav un banku klātbūtne tur nekādu labumu nenes. Ja? Izmantot šo iespēju. Ja? Tas ir atspērienu punkts jūsu reģiona izaugsmē.
Bankas savukārt ir arī pakritizējuši šo prasību par klātbūtni reģionos, norādot, ka lielākā daļa no tiem pakalpojumiem tāpat ir digitāli pieejama, un ja par ekonomikas attīstību, tad ne jau tā bankas filiāla tur viņu veicinās konkrētajā vietā. Jūs esat gatavi, teiksim, pēc kāda laika, pēc gada pārvērtēt, kādi ir tie rezultāti un, piemēram, atteikties no tās prasības par to klātbūtni reģionos, ja neattaisnosies? Es domāju, gads būtu tiešām ļoti ātrs periods. Tur visticamāk vajag vairāk laika, lai iekustinātos. Bet, protams, kad pāris gadu perspektīvā, ja tur tiešām tas bizness nebūs, tad visticamāk arī būs jāpārvērtē, vai tur šī klātbūtne ir nepieciešama. Līdz ar to tāpēc arī mans mudinājums un rosinājums reģioniem ir izmantojot šīs iespējas. Ja? Piemēram, līdz šim mums nav bijušas fiziskas klātbūtnes no bankām Bauskā. Ja? Mums nav bijušas fiziskas klātbūtnes Limbažos, Madonā. Vai tiešām šajās pilsētās visi var tikai un vienīgi strādāt attālināti? Diez vai, tikai digitāli. Līdz ar to izmantojot iespējas. Iespēja dot, es saprotu, bankas ik pa brīdim par to nošņācās. Es domāju, ka virknē šo vietu, šo pašvaldību ar laiku bankas arī redzēs, ka biznesa iespējas tur ir. Un līdz ar to, ko mēs cenšamies izdarīt, mēs cenšamies bankas savest tuvāk ar klientiem, lai viņi šo deju uzsāk. Ja abi stāvēs kaktā un kopīgi nesadarbosies, tad tur pozitīvs iznākums nebūs. Bet es domāju, ka iespēja ir ļoti laba. Notiek arī mēģinājumi tiešām dažādot tās iespējas, kā saņemt finansējumu, un viena no tādām lietām ir mazās bankas licence. Kāda ir interese pašlaik par tādu saņemšanu? Pašreizajā brīdī ļoti tuvu licences iesniegšanas pieteikumu brīdim, pieprasīt licenci, ir 3 uzņēmumi. 2 ir no Latvijas, 1 no Eiropas Savienības. Kādu precīzi licenci viņi izvēlēsies, vai viņi aizies uz to mazo specializēto banku, kas ir tagad izveidot un iespējami, vai viņi ies pataisno jau uz pilnas bankas licences, to mēs vēl redzēsim. Atšķirība ir klientu tvērumā, specializētajās bankās tas ir reģionāls vai kaut kāda specifiska grupa, bet otra lieta, protams, arī tā kapitāla nepieciešamībā, lai šādu banku izveidot. Šai mazajai specializētai bankai tas kapitāls nepieciešams mazāks. Bet labā ziņa ir tāda, ka interesi ir, un izskatās cerīgi, ka jau diezgan drīz būs jau tīri fiziski iesniegumi šādas licences izsniegt. Par ambīciju saņemt bankas licenci jau ir publiski paziņojis ieguldījumu platforma Mintos. Vēl ir kaut kāda fintech uzņēmuma? Es nedrīkstu atsevišķus tirgus dalībniekus nosaukt vārdā. Tā ir viņu vēlme par to publiski paziņot, kamēr licenci nav izsniegt, tikmēr man mēl aiz zobiem, bet interesi ir. Okay. Tikāt ļoti tālu atlasē uz ECB viceprezidenta amatu. Nākotnē ECB atbrīvosies arī citas pozīcijas vadības komandā. Vai jūs piekristu kandidēt, ja Latvija uz kādu no tām vēlētos jūs virzīt? Es piekristu kandidēt. Ja atbalsts būtu plašs, un ja tur tiešām ir reālas iespējas šādu amatu iegūt, jo Latvijai tas ir, manuprāt, ļoti tālredzīgi. Kā es minēju, Latvijai ir nepieciešama spēcīga Eiropa, Latvijai ir nepieciešama Eiropa, kas izprot mūsu reģionu problēmas, un līdz ar to arī var atrast adekvātus risinājumus. Šajā piegājienā es teiktu, ka mēs tikām ļoti tālu, tas tiešām bija rokas attālumā, un šeit man jāsaka milzīgs paldies gan maniem Latvijas bankas kolēģiem, jo viens nav karotājs. Mana pamana tāpēc, ka mana komanda ir spēcīga, un tas ir novērtējums ne tikai man, bet tas ir novērtējums visai Latvijas bankai. Gan to, ko mēs darām šeit Latvijā, gan arī to, ko mēs darām starptautiski. Un, protams, arī liels paldies gan prezidentam, gan arī ministru prezidentei, ārlietu ministrei, finanšu ministrijai ar visiem dienestiem, kas
par šo lietu cīnās. Jā, manuprāt, Latvijā ir nepieciešama lielāka pārstāvniecība starptautiskajās institūcijās, un veids, kā to panākt, ir reģionāli sadarboties. Līdz ar to tā ir sadarbība un strateģisks redzējums gan Baltijas līmenī, gan es teiktu arī, protams, ņemot klāt arī Somiju, jo reģions mums viens ekonomiski cieši integrēti un daudzas no jomām tā pašā drošības jomā mums ir vienādas. Ja? Un šeit es runāju ne tikai par centrālo banku. Ja? Tas ir krietni plašāks skats uz Latvijas interešu aizstāvību starptautiskajā līmenī. Liels paldies par interviju. Paldies! Paldies!